Vilni, pastāsti lūdzu par profiliem, ar ko viņi atšķirās un kur ko izmanto. Nu, profiliem ir tā, viņiem ir UV un CV profili, ja? Aha. Un dažādos platumos. Ir platumi 50, 75, 100, jā. U-veida profili, tie ir principā perimetrs, un viņas liek horizontāli. Un tas 50, 75 vai 100 ir domāts sienas biezums, un, kur vai no vienas vai no abām pusēm nosedz ar reģips un vidū ieliek vati. Un C-veida profīlus tos izmanto kā staķņus vertikālos. Ja? Un šeit ir CV 100 biezums, kur var likt 100 vatu, un tad starpsienas biezums būs 10 cm. Var pasūtīt 150 biezumu profīlus, un tad būs starpsienas biezums 150 mm, 15 cm. Tad vēl ir UD un CD profili, kur UD arī tos izmanto kā perimetru, un var izmantot arī iekārtējiem griestiem, kurus montē no reģipšiem, un UD profili ir... Viņi tādi mazāki ir, ja? Viņi ir mazāki, jā. Nu, viņas, teiksim, iekārtējiem griestiem uztais pa perimetru saliek, jā, un tad CD profils liek iekšā, un pie tiem skrūvē klāt reģipsi. Tos pamatā izmanto tad, ja vajag tos griestus kaut kur zemākā līmenī, ja, kaut kādas augstākas telpas, un uztaisīt griestus 3 metru augstumā. Tāpat arī pie starpsienām viņas var izmantot dzīvokļos ārsienas siltināšanai, teiksim.